Labadiena visiem! Šodien gribētu parunāt par cilvēka dzīves likumiem un lietām, kas būtu jāievēro. Tā būs idealizācija, karma un karmas trauka uzbūve. Mūsu dzīvi saindē konflikti ģimenē, šķiršanās, problēmas ar bērniem, naudas trūkums un daudz citi bēdīgi notikumi. Dažas reliģijas apgalvo, ka cilvēks ierodas šai pasaulē, lai mocītos, un ka paradīze būs tikai debesīs pēc nāves. Kā tas ir īstenībā? Cilvēks ierodas uz zemi, lai baudītu visu, kas šeit ir, bet viņam ir zināmas saistības un tiek izvirzītas noteiktas prasības, kuras viņš nedrīkst pārkāpt. Ja cilvēks visu ievēro kā nākas, tad dzīvē viņam būs viss, ko viņš vēlēsies. Diemžēl cilvēki nezina likumus, pēc kuriem šai pasaulē jādzīvo, tāpēc viņi kļūdās, pārkāp likumus un tiek sodīti. Viņu dzīve kļūst par mocībām. Daudz ir dzirdējuši vārdu karma. Izrādās, ka dažkārt nav nepieciešams visu mūžu maksāt par pagātnes grēkiem. Cilvēks pat ar vissliktāko karmu pats var krasi mainīt savu dzīvi, protams, ja pats to gribēs. Mēģināsim paanalizēt visu. Vai ir iespējams savus darbus un domas veidot tā, lai piepildītos visu, ko vēlamies, un vai mums ir tiesības saņemt visu, ko vēlamies? Sliktas vēlmju īstenošanas pamatcēlonis ir tas, ka cilvēkam ir konflikts ar apkārtējo pasauli. Jo, lai saņemtu augstāko spēku pārstāvju palīdzību, jums jāspēj pieņemt apkārtējo pasauli. Tādu, kāda tā ir. Neraugoties uz tās acīm redzamo, kā mums šķiet, nepilnīgumu. Jāsaka, ka mūsu pasaulē, kura tiek iedalīta trūcīgajos, bagātajos, komunistos un kapitālistos, ticīgajos un ateistos un tam līdzīgi, šādu pozīciju ir samērā grūti pieņemt, bet tas ir nepieciešams priekšnoteikums. Dažādās reliģijās ir dažādi baušļi. Kristiešu jaunajā derībā ir, piemēram, nekrājiet sev mantu virs zemes, kur kodes un rūsa tās maitā, un kur zagļi rok un zog. Daoisms teica, ka mūsu pasaule ir ilūzija un tāpēc nav vajadzības pūlēties, lai tajā gūtu panākumus. Līdzīgi apgalvojumi atrodami jebkurā citā reliģijā, taču viens ir pilnīgi skaidrs, ka šie lozungi ir tieši pretrunā ar visu mūsu pārliecību un dzīves pieredzi. Mēs taču zinām, ja neko nedarīsim, tad nomirsim badā. Tas viss attiecas uz jebkuru cilvēku, taču, lai to apjaustu, ir jāsaprot, kāpēc cilvēks ierodas šajā pasaulē. Ja to aplūko no neateistiskām pozīcijām, kas pieļauj, ka ir iespējams cilvēka daudzkārtēja piedzimšana dažādos ķermeņos, ko sauc arī par reinkarnāciju, kas nozīmē, ka cilvēka daļa, tas ir viņa nemirstīgā dvēsele pēc cilvēka nāves, var iemājot citā ķermenī, un tas viss var notikt daudzkārt, kamēr vien dvēselē būs šāda vēlēšanās vai vajadzība. Principā cilvēks savā nemirstīgajā dvēselē varētu arī neiemiesoties uz zemes, bet bezgalīgi ilgu laiku palikt smalko pasauļu līmenī. Taču daudzi tomēr ierodas uz zemes, kur viņus nebūtu negaida salda dzīve. Smalkajā pasaulē lielākā daļa dvēseļu dzīvo apstākļos, kas nepavisam nav komfortabli. No daudziem reliģiskajiem avotiem mēs zinām, ka smalkajā pasaulē
ir daudz stāvu. Turklāt zemākie stāvi līdzinās komunālajiem dzīvokļiem, graustiem. Ja? Tos kristietībā sauc par elli, bet dzīve smalko plānu augšējos stāvos var salīdzināt ar dzīvi personīgajā villā uz atsevišķas salas. Tieši tāpēc katrai dvēselē gribas nokļūt pēc iespējas augstākos stāvos. Taču stāva numurs tiek noteikts pēc tā, cik grēku dvēselē bija brīdī, kad tā atstāja zemes dzīves ķermenī. Tātad tā, lūk, ir karma, un par karmu tiek uzskatīta pārsvarā tā problēmu vai slimību nasta, ar kuru cilvēks ierodas mūsu pasaulē. Ezotēriķi to sauc par dzimtas karmu. Tāpēc daudzi domā, ka mūsu dzīve ir iepriekš noteikta un ka izejas nav. Tā tas nav. Vēl ir grēki, kurus cilvēks izdara dzīves laikā. To sauc par sapelnīto karmu. Ja cilvēks kaut ko pasaulīgu paceļ pāri mīlestībai uz Dievu, tad seko karmiskais sods. Šo pieķeršanos pasaulīgajam sauc par absolutizāciju, jeb idealizāciju. Idealizēt nozīmē piešķirt pārspīlētu nozīmi, kaislīgi ienīst, just greizsirdību, nicināt, apvainoties un ļauties citām negatīvajām jūtām. Idealizācija jums rodas tad, kad jūs savā galvā esat ieņēmi zināmu modeli, kā jāuzvedas vīram, sievai, bērnam, draugam, priekšniekam, deputātam un tā tālāk. Bet viņi uzvedas savādāk, nekā jūs to domājat. Viņi neatbilst tam ideālam, kas pastāv jūsu prātā. Dažreiz jūs varat kļūt agresīvs un censties viņus piespiest rīkoties tā, kā uzskatāt par nepieciešamu, vai arī varbūt tā, ka jūs krītat izmisumā un bēdājaties par to, ka viņi uzvedas nepareizi. Abos variantos jūs nepieņemat šo cilvēku un līdz ar to arī visu pasauli, jo tas neatbilst jūsu ideālam galvā. Tas var attiekties ne tikai uz kādu konkrētu cilvēku, bet arī uz situāciju apkārtējā pasaulē kopumā. Piemēram, tā var būt valdība rīkojas nepareizi, ja, teiksim, politiķi domā tikai par sevi. Un šādu idealizāciju, kas saindē mūsu dzīvi, ir ļoti, ļoti daudz. Pastāv arī izpaustā idealizācija, kura parādās, kad kaut kas šajā dzīvē mūs kaitina. Tas var būt darbs, tas var būt dzīvoklis, TV raidījums, valdība, kolēģis, sieva, vīrs, sievas māte, automašīna, vienalga kas. Ja ir kāds, kas jūs kaitina, tas nozīmē, ka jūs idealizējat šo objektu un esat neapmierināts. Un otrs veids ir slēptā idealizācija. Tā izpaužas tad, kad jums nav patstāvīgas neapmierinātības ar kādu vērtību. Taču, ja jums to atņemtu, tad jūsos rastos neapmierinātība, agresivitāte, vai jūs pat sajustu pilnīgu savas eksistences bezjēdzību. Piemēram, ja jūs zaudētu iemīļoto darbu vai ģimeni. Ja jūs kaut ko vērtējat pārāk augstu, tad agri vai vēlu šī vērtība tiks sagrauta vai jums atņemta. Tātad, ja cilvēks kaut ko idealizē, tad viņš tiek pakļauts karmiskajam sodam, un šis sods izpaužas kā viņa idealizētās pasaulīgās vērtības piespiedu sagraušana. Piemēram, ja jūs idealizējat un kvēli mīlat partneri, tad viņš droši vien atstās jūs vai iemīlēs citu. Ja jūs idealizējat kādu no ģimenes dzīves aspektiem, tad jūsu partneris droši vien nepievienosies jūsu uzskatiem par ģimenes dzīvi un tā jebkurā jautājumā. Varam iedomāties, ka karma
ir šķidrums, kuru sauksim par grēkiem. Šīs šķidrums uzkrājas, teiksim, karmas traukā. Tālāk pa caurulīti šķidrums ieplūst karmas traukā un krājas, raksturojot cilvēka uzkrāto grēku daudzumu. Vienlaikus šis šķidrums pa speciāliem kanāliem no trauka lēnām izplūst. Proporcionāli mūsu nopelniem Dieva priekšā. Izplūde veido to, ko mēs saucam par karmas attīrīšanu. Kad karmas trauks līdz noteiktam līmenim ir piepildīts, tad nāk karmiskais sods, un cilvēkam tādā vai citādākā veidā tiek atņemts tas, kam viņš ir piešķīris pārāk lielu nozīmi. Mūsu pasauli var saukt par šķīstītavu. Sava karmas trauka piepildījumu droši vien var samazināt, uzturoties smalkajā pasaulē, taču šim nolūkam ir nepieciešams pārāk ilgs laiks. Un ir ļoti maz iespēju tur paveikt ko tādu, kas pazeminās šķidrumu karmas traukā. Tāpēc daudz ātrāk to var panākt, uzturoties cilvēku ķermenī. Tieši tāpēc smalkās pasaules zemāko stāvu iemītnieki sevišķi bieži cenšas nokļūt uz zemes, bet šeit viņi ir atbilstoši savām iepriekšējām kļūdām, nonāk tajās valstīs un ģimenēs, kas pakļautas nabadzībai, kariem, slimībām, vardarbībai un tā tālāk. Piekritīsiet, ka šāda dzīves vide nebūtu nenoskaņo uz labsirdību un piedošanu. Bet, ja cilvēks šādos dzīves apstākļos nekļūs ļauns un nejutīs aizvainojumu uz pasauli, tad viņa karmas trauka saturs krasi samazināsies. Šķīstām dvēselēm, kas mīt smalkās pasaules augšējos stāvos, mūsu zeme ir tā vieta, kur ierasties un izbaudīt reālās sajūtas, reālajā dzīvē. Tās sajūtas, kuras iespējamas tikai reālajā pasaulē un cilvēka ķermenī, kā milzīga mīlestība, bauda no ēdiena, no vīna, cilvēku attiecības, pārticība, jaunrade. Un droši vien tieši viņi piedzimst ļoti nodrošinātās ģimenēs, kļūst bagāti un vada savas dienas, baudot dzīvi bez materiālajām problēmām. Protams, ja nepārkāpj šādu ekskursantu uzvedības noteikumus. Diemžēl, nokļūstot mūsu šķīstītavā, ne visi atceras savus gaišos nodomus un solījumus. Cilvēku pārņem pasaulīgās skaistlības, un viņš aizmirst, ka ir ieradies šeit īsā ekskursijā. Īsā tas ir tāpēc, ka 70 līdz 90 gadi ir tikai mirklis salīdzinājumā ar nemirstīgās dvēseles eksistences gadu miljoniem. Un tātad dvēseles dodas uz zemi, lai kārtējo reizi iemiesotos. Tas ir kā ekskursijā, taču tā nav parasta ekskursija uz kārtējo muzeju, kur visi eksponāti ir aplūkojami aiz stikla vitrīnām, un tos nedrīkst aiztikt. Šī ekskursija ir tāds kā moderns muzejs, kurā apmeklētājs jebkuru eksponātu drīkst aptaustīt un ar to padarboties. Viņš var griezt jebkuru rokturi vai sviras, spiest pogas un principā iedarbināt, ko grib. Cilvēks, nonākot šeit, iegūst tiesības neierobežotu laiku spēlēties ar jebkuru eksponātu, bet šos eksponātus viņš nedrīkst ņemt līdzi un nedrīkst uzskatīt par saviem. Viņš ierodas padarboties un aiziet. Tātad dvēselei dod iespēju kļūt par cilvēku, aiziet, paskatīties, izmēģināt visu, un ja sanāk un var, tad vēl izlabot savas iepriekšējos grēkus. Tikai cilvēks nedrīkst aizmirst, ka viņš šeit ir ielaists uz laiku, un kad viss, kas ir šeit, tev nepieder. Un šī nav tava personīgā pasaule, un tu nedrīksti pārkāpt uzvedības noteikumus, un tev ir jābūt pateicīgam tam, kurš tevi uz šejieni palaida.
Un katra cilvēka pienākums ir ievērot šos noteikumus, bet dvēseles visu aizmirst, sāk ieslīgt šai pasaulē un pieķeras tai. Tas pats attiecas uz jebkuru pārlieku pieķeršanos garīgajām kvalitātēm, jaunradēji, spējām un visam citam. Paņem, paspēlējies un noliec atpakaļ. Bet reālajā dzīvē parasti neizdodas ievērot noteikumus, un ja cilvēks ir apveltīts ar talantu no dzimšanas, tad viņu pārņem lepnība, es esmu izcils, radošs, es esmu augstāks par citiem, un tā ir tipiska kļūda. Tad cilvēks nevis attīra karmu, bet padara to smagāku. Katram cilvēkam tiek dots uzraugs, kurš seko līdz cilvēka karmas traukam un attiecīgi rīkojas, ja karmas trauks ir 1/3, teiksim, vai 1/4 piepildīts, tad uzraugam nav pretenziju. Cilvēks dzīvo normālu dzīvi un saskaras ar nelielām nepatikšanām. Bet tikko cilvēks kaut ko sāk idealizēt, tā atveras attiecīgais ventīlis un trauks sāk pildīties. Tad, kad trauks ir pusē, tad uzraugs sāk veikt savus audzinošos pasākumus. Cilvēkam tiek sūtīti diezgan spēcīgi signāli, tikai vai viņš tos redz, un ja viņš neredz, tad situācija krasi pasliktināsies. Atkarībā no tā, kas notiek, kas tiek idealizēts, cilvēkam rodas lielas nepatikšanas darbā, problēmas attiecībās ar tuvu cilvēku, skandāli ģimenē, viņam nozog naudu vai mantas, viņš var nokļūt avārijā un tā tālāk. Ja cilvēks to uztver kā nejaušību un uzvedas tāpat, tad tiek sūtīti stingrāki brīdinājumi, jo nekādu nejaušību mūsu pasaulē nav. Viss, kas ar mums notiek, organizē jūsu uzraugs. Atgādinot, ka jūsu attieksme pret pasauli ir nepareiza un jūs pārkāpjat kaut kādus likumus un noteikumus. Taču cilvēki to nesaprot. Piemēram, viņam nozog auto, viņš nopērk jaunu. Ar jauno auto iekļūst avārijā un gūst traumas. Šķiet būtu laiks kaut ko pārdomāt, tomēr ērtāk ir visu norakstīt uz nejaušību vai attaisnot ar citu cilvēku rīcību. Katram gadījumam cilvēks aiziet pie ekstrasensa, kurš pasaka, ka vainīga ir nobušana vai jūsu ienaidnieka ietekme. Tikai nevainojiet citus, to visu noorganizēja jūsu uzraugs. Ja jūs nepārkāpjat šīs pasaules uzvedības noteikumus, tad jums nekas nav bīstams. Kad cilvēka karmas trauks ir piepildīts par 60 līdz 75%, tā uzraugs sāk sūtīt diezgan spēcīgus signālus. Pirmām kārtām saprūk tas, ka viņš mūsu pasaulē ir pārlieku pieķēries. Ja nesaprot, tad rodas smagas slimības. Lai gan signāli slimību veidā tiek raidīti faktiski nepārtraukti, tomēr kļūdainās domāšanas veida dēļ gandrīz nav iespējams atrast faktiski veselus cilvēkus. Tāpēc slimībām pievienosies vēl nelaimes gadījumi. Mūsdienās medicīna diezgan efektīvi cīnās ar fiziskā ķermeņa kaitēm, un uzraugam dažkārt ir grūti uzspiest slimību kādam cilvēkam, piemēram, sportistam. Ja? Taču uzrauga rīcībā ir daudz citas iespējas. Ja ar slimību tas neizdodas, tad cilvēkam sabrūk liktenis, rodas problēmas ļoti daudzos jautājumos. Teiksim, tas pats sportists, sasniedzot augstākās virsotnes, bieži pieķeras slavai un panākumiem. Viņš uz visiem sāk skatīties no augšas, līdz ar to pārkāp turista uzvedības noteikumus. Karmas trauks piepildās, viņš krīt no slavas piedestāla, viņu neviens neņem darbā, cilvēki no viņa novēršas. Viņš uzskata, ka ir cietis zaudējumus, bet īstenībā tiek veikta karmiskā audzināšana, pazemojot viņa lepnību un nicinošo izturēšanos pret pārējiem. Viņam liek iejusties
paša pazemoto cilvēka situācijās. Ja viņš to sapratīs un lūgs piedošanu augstākiem spēkiem, tad stāvoklis strauji mainīsies. Cilvēkam apkārtējā pasaulē var daudz kas nepatikt, taču tāpēc viņš nedrīkst kļūt agresīvs vai apvainoties. Jums jāsaprot, ka grozīt neko nevar. Jums jāpieņem pasaule tāda, kāda tā ir, un nevajadzētu dusmoties un apvainoties uz politisko iekārtu, deputātiem, aktieriem, biznesmeņiem. Ja karmas trauks ir 90 līdz 95% pilns, tad cilvēkam rodas jau nāvīgas slimības vai ļoti nopietnas nepatikšanas. Ja cilvēks paspēja saprast, ka viņš uzvedas nepareizi un krasi maina savu domāšanas veidu un uzvedību, tad līmenis karmas traukā nedaudz pazeminās un tāds slimība atkāpjas. Jo ir taču zināmi daudzi gadījumi, kur cilvēki izveseļojas. Ja cilvēks nemainās, tad viņam principā atņem dzīvību. Viņš nomirst. Ja cilvēks nomirst ar pilnu karmas trauku, tas ir smagi, tāpēc cilvēka dvēsele iestriekst smalkās pasaules apakšējos stāvos. Faktiski ellē un tur saņem pilnu baudas komplektu. Viņš saņem tur tādu pašu kompāniju ar tādām rakstura iezīmēm, kuras bija viņam, un tātad pēc nāves katrs nonāk tajā smalkās pasaules stāvā, kas atbilst viņa karmas trauka piepildījumam zemes atstāšanas brīdī. Lai karmas trauks būtu piepildīts mazāk, tad gados veciem cilvēkiem tiek atņemta spēja nodoties seksam, izjust baudu no ēdiena un citas miesīgas baudas. Līdz ar to vecumā samazinās pieķeršanās materiālajai pasaulē, un cilvēks paspēja nedaudz noplicināt līmeni savā karmas traukā. Tālāk, kad cilvēks dodas uz zemi, viņam bieži tiek dāvātas spējas, piemēram, zīmēt, dzejot vai, teiksim, nopietnāk spēju dziedināt. Ja cilvēks aizmirst, ka spējas mums dod Dievs un nolēma, ka tas ir viņa talants un ka viņš var ietekmēt citu cilvēku likteni, piemēram, samazināt karmu kā ekstrasensi vai dziednieki iejaucoties procesā, tad līdz ar to viņš iejaucas noregulētajā karmisko sodu mehānismā. Tad vēl gribu izskatīt materiālo vērtību idealizāciju, pie kuras var pieskaitīt cilvēka pārlieku pieķeršanos. Tā tad var būt pieķeršanās savam ķermenim vai fiziskai veselībai. Tas nozīmē, ka jūs pārlieku uztraucaties tajos gadījumos, kad jūtaties nevesels vai tiek apdraudēta fiziskā pilnība. Pieķeršanās skaistumam un ārējai pievilcībai. Šāda idealizācija ir tad, kad jūs nemitīgi uztraucaties par to, vai esat pietiekami skaists, vai esat pietiekami labi ģērbies un sasukājies. Tad var būt pieķeršanās seksam visdažākajos izpausmes veidos. Jūs varat domāt pārgulēt ar daudzām meitenēm vai vīriešiem, un īstenībā jums var pat nebūt intīmu kontaktu sava bikluma, aizdomīguma un tam līdzīgi iemeslu dēļ. Jūs varat nemitīgi bažīties, vai esat pietiekami labs mīlnieks vai mīlniece, vai piešķirt intīmam kontaktam pārlieku nozīmi, novērtējot to kā lielu upuri vai triecienu savai patmīlībai. Ir pieķeršanās naudai un materiālajām vērtībām. Visiem trūkst naudas un materiālo labumu, izņemot miljardierus, bet viņi ir maz. Taču idealizācija rodas tikai tad, kad jūs savu dzīvi uzskatāt par neizdevušos. Ja jums trūkst naudas, nav auto vai ārpus pilsētas mājas. Pieķeršanās darbam. Daudzi vīrieši ir darbaholiķi un nespēja iedomāties savu dzīvi bez iemīļotā darba. Tāpēc periodiski viņi saņem pļaukas, piedzīvojot darbā dažādas neveiksmes.
pieķeršanās ģimenei un bērniem. Pārlieku veiksmīgas ģimenes dzīves plānošana galvenokārt ir raksturīga sievietēm. Tāpēc vīrieši gluži vienkārši ir spiesti iedzert un uzdzīvot kaut kur ārpusē. Tādā veidā viņi sagrauj savas sievas idealizāciju attiecībā uz dažādiem ģimenes dzīves aspektiem. Pieķeršanās vaļaspriekiem. Šis faktors ir kaitīgs tikai tad, kad cilvēks ļoti augstu vērtē savas spējas un jūtas saniknots, ja kāds tās apšauba. Bet pieķerties var jebkam, piemēram, savai prasmei ķert zivis, gatavojot ēst, griežot matus, braucot ar skrituļsēdām un tam līdzīgi. Šīs bija visvairāk izplatītās materiālās un nepārāk materiālās vērtības, kuru nozīmi cilvēki sliecas pārspīlēt. Tagad papētīsim garīgo vērtību idealizāciju. Cilvēka iespējamās pieķeršanās objektiem var kļūt morāles normas un ideāli. Šāda pieķeršanās galvenokārt ir raksturīga gados vecākiem cilvēkiem, kas audzināti saskaņā ar komunistiskās morāles normām. Tāpēc viņi dusmojas par jaunatnes tā saukto amorālo uzvedību, par dzīves vērtību sistēmas nomaiņu un tam līdzīgi. Tālāk godīgums, gods, pienākums, principialitāte. Tas ir viens no iepriekšējās idealizācijas gadījumiem. Cilvēks ar šādu vērtību idealizāciju var atdot dzīvību par savu godu un principiem. Tas ir skaisti un tiek augstu vērtēts, bet dzīvība viņiem nav dota šādam nolūkam. Nākamreiz viņiem vienkārši nebūs iespējas izrādīt šādas īpašības. Pārlieka mīlestība pret cilvēkiem. Izrādās, ka pieķerties var arī šādai gaišai īpašībai. Idealizācija rodas tad, kad cilvēks visiem uzspiež savu mīlestību, palīdzību un ir nikns, kad cilvēki no tās atsakās. Tad arī likumība. Šis rādītājs parasti izpaužas kā nosodījums pret cilvēkiem, kas uzvedas netikumīgi, tas ir neievēro kaut kādas normas. Pilnība. Cilvēks var cildināt savu vai kāda pilnību un nicināt nepilnīgus cilvēkus. Turklāt pilnīga cilvēka modelis parasti katram ir savs. Piemēram, nacionālisms un fašisms cildina viena cilvēka pilnību un pazemo pārējos cilvēkus. Attīstība, izglītība un intelekts. Šo īpašību idealizācija ir raksturīga zinātniskajiem darbiniekiem, mākslas cilvēkiem un inteliģencei. Tā rada nievājošu attieksmi pret neizglītotiem un neattīstītiem cilvēkiem. Tād arī jaunrade, jauncelsme, radošo spēju idealizācija ir raksturīga aktieriem, mūziķiem, māksliniekiem, rakstniekiem un cilvēkiem, kas rada ko jaunu. Būdami apveltīti ar jaunradas spējām kopš dzimšanas, viņi bieži vien aizmirst, kas viņiem šīs spējas ir devis, kas organizē šo iedvesmu un tā tālāk. Pašu panākumi rada nicinājumu pret pārējiem, tā saucamiem neradošiem cilvēkiem vai pret tiem, kas nav attīstīti un nesaprot radošo sevis apliecinājumu. Tālāk mums ir ticība kaut kam, uzticēšanās. Neskaitāmi cilvēki ir devuši savu dzīvību cenšoties īstenot citu izdomātās idejas par komunismu, gaišu nākotni vai labu valdnieku un citādāk. Daudzi cilvēki tic šādiem ideāliem un ir saniknoti, ka reālajā dzīvē attīstās pēc pilnīgi citādiem likumiem. Te ir pieskaitāma arī uzticēšanās, pārlieka uzticēšanās citiem cilvēkiem. Viņi būs spiesti sagraut jūsu ideālu. Uzticies, bet pārbaudi.
lai pēc tam nebūtu jājūt sarūktinājums. Tas īpaši attiecas uz finanšu lietām. Spēju idealizācija. Šajā gadījumā tiek idealizēti panākumi jebkurā jomā šajā pasaulē. Ja panākumi nav gūti, tad cilvēks ar šādu pieķeršanos uzskata, ka dzīve ir nodzīvota veltīgi. Nākotne un karjera. Šādas idealizācijas ir raksturīgas cilvēkiem, kas plāno savus nākamos panākumus un kļūst agresīvi vai grūtsirdīgi, kad viņu plāni izjūg. Popularitāte, slava, gods, pielūgsme. Šie cilvēka prieki vienlīdz patīk gan vīriešiem, gan sievietēm. Pārliekas alkas pēc tiem novedušas pie kraha daudzu pazīstamu cilvēku karjeras. Vara. Vara var patikt daudziem, bet ne visiem ir iespēja to izmēģināt. Vīrieši cenšas iegūt varu sabiedrībā vai darbā. Sievietes to izmanto ģimenes dzīvē. Pati vara nav kaitīga un sodītas tiek tikai algas pēc varas un tiksmināšanās par to, pazemojot citus cilvēkus vai tiecoties kontrolēt apkārtējo pasauli. Attiecības starp cilvēkiem. Šāda idealizācija rodas, piemēram, cilvēkiem, kas auguši ģimenē, kurā valda labas savstarpējas attiecības. Un nonākot sabiedrībā, kur citi izturas rupji, cilvēks kļūst nikns, brīžiem agresīvs un cenšas uzspiest viņiem savu iejūtīgo vai delikāto attiecību modeli. Iespējams idealizēt arī jebkuras citas cilvēciskās vērtības, ieskaitot pat pārlieku reliģiozitāti un ticību dievam. Turklāt audzināšanai dabiski tiek pakļauta nevis ticība dievam, bet tas, ka daži ticīgie izturas ar nosodījumu un nicinājumu pret pārējiem neticīgajiem, vai arī pretenzijas pret dievu par to, ka viņš nepietiekami pievērš viņiem uzmanību. Tālāk parunāsim par mūsu kļūdaino pārliecību. Pa trešo cauruli ieplūst karma, ko cilvēks uzkrājas sakarā ar savu kļūdaino pārliecību un priekšstatiem par dzīvi. Un šeit būtu jāpiemin lepnība. Šāda attieksme pret pasauli ir tad, kad cilvēks uzskata, ka visa pasaule griežas ap viņu. Un, lai arī kas pasaulē notiktu, tur viss ir vai nu vērsts pret viņu, vai notiek viņa labā. Proti, cilvēks reiķinās tikai ar savu viedokli, vajadzībām un interesēm, un visus pārējos nicina. Tālāk mums seko mēģinājums apkārtējo pasauli pakļaut savai kontrolē. Šāda attieksme pret dzīvi ir raksturīga cilvēkiem, kas ieņem kādu vadošu amatu. Atbilstoši sava darba raksturam, viņš plāno, kā jāattīstās notikumiem un ir sapīcis, ja plāni izjūg. Tad mums seko greizsirdība. Šīs jūtas rodas, kad viens cilvēks izturas pret otru kā pret savu īpašumu. Manam īpašumam ir jāpiedara tikai un vienīgi man, un lai neviens neiedomājas tam pat skaties klāt vai uz to skatīties. Tad iet cilvēku nosodīšana un nicināšana. Šāda attieksme pret cilvēku rodas tiem, kuri ir guvuši reālus panākumus mūsu pasaulē, iemantojuši naudu, slāvu vai varu. Aizvainojums pret dzīvi. Šāda attieksme pret dzīvi var izveidoties jebkuram cilvēkam neatkarīgi no viņa spējām vai panākumiem vai labklājības. Cilvēks vienkārši domā, ka dzīve nav izdevusies vai arī viņš nesaņem to, ko viņš būtu pelnījis. Varbūt pārlieku saņem sodus ne par ko. Patiesībā viņa stāvoklis izriet no paša attieksmes pret dzīvi. Neapmierinātība ar sevi vai likteni. Šāda pārliecība rodas savu spēju pārliekas idealizācijas rezultātā. Atšķirība starp realitāti un savu pārliecību rada sapīkumu un agresivitāti.
Kļūdainas pārliecības izpausmju uzskaitījumu var daudzkārt paplašināt, ietverot tajā politiskos, nacionālos, reliģiskos un vēl pat citus uzskatus. Kļūdainas pārliecības piemērs ir tāda tipa iekšējā noskaņošanās, kā dzīve nav izdevusies, es esmu visnelaimīgākais, mani neviens nemīl, es nekad neaprecēšos un tam līdzīgi. Cilvēkus ar šādu pārliecību bieži vien neinteresē ne nauda, ne slava, ne citas garīgās vai materiālās vērtības. Viņiem gluži vienkārši patīk justies nelaimīgiem, bieži vien tas viņiem sagādā tādu kā gandarījumu, apmierinājumu. Kļūdaina pārliecība parasti ir kādas pasaulīgas vērtības idealizācijas rezultāts, taču idealizācijas objektus bieži vien ir diezgan grūti noteikt. Bet kļūdaina pārliecība parasti uzpeld virspusē un cilvēks pats to deklarē. Tieši tāpēc kļūdaino pārliecību iedalīju kā atsevišķu karmas trauka piepildošu šķidrumu avotu. Katrā no minētajām caurulēm var saņemt šķidrumu gan no viena, gan daudziem karmas avotiem. No kļūdainas pārliecības vai kaut kādu vērtību idealizācijām. Katrai šādai idealizācijai attiecīgā caurulē ir ierīkots savs personīgais ventīlis, un tikko cilvēks kaut kam pieķeras, tā šis ventīlītis atveras un šķidrums sāk ieplūst karmas traukā. Taču tikko cilvēks apzinās, ka viņa attieksme pret pasaulīgajām vērtībām ir kļūdaina, tā ventīlis tūdaļ aizveras un šķidrums vairs neieplūst karmas traukā. Ja arī visi pārējie ventīļi ir cieti, tad cilvēka karma sāk pieplakt, tā kā attīrīties. Vēl viena ceturtā caurule, kas ir paredzēta karmas šķidrumam, ir apzināta rīcība, proti cilvēka negatīvā rīcība, par ko viņš izšķiras saskaņā ar savu gribu. Tas ir, ka dažkārt cilvēki saprot, ka viņi rīkojas nepareizi. Tur vardarbība, zādzība, slepkavība, bet uzskata, ka tā viņam ir pieļaujama. Ir augstāko spēku noteiktas normas attiecībā uz to, ko cilvēks nedrīkst šajā dzīvē darīt, un ja cilvēks šīs normas apzināti pārkāp, tad karma sāk papildināties tieši pa 4. cauruli. Ir 5. caurule, kas ir ļoti svarīga, sava karmiskā uzdevuma nepildīšana. Pa šo cauruli karma papildinās, ja cilvēks nepilda to uzdevumu, ar kuru viņa dvēsele ir ieradusies šeit. Katram cilvēkam viņa reinkarnācijas ķēdē ir vairāki karmiskie uzdevumi. Izveidot ģimeni, piedzemdēt bērnu, būt karavīram, zinātniekam, lauku iedzīvotājiem, radīt ko jaunu, uzkrāt noteiktu zināšanu daudzumu un tam līdzīgi. Kā nu kuram. Turklāt daži cilvēki vienas dzīves laikā izpilda vairākus karmiskos uzdevumus. Šādu attieksmi pret dzīvi spilgti raksturo krasa darbības veidu maiņa. Piemēram, cilvēks strādājas par pavāru, guvis tur panākumus vai par skolotāju, un te vienā mirklī bez redzama iemesla pamet darbu un sāk nodarboties ar kaut ko pilnīgi citu, tur kļūst par fermeri vai aktieri. Pēdējā laikā šādu cilvēku kļūst arvien vairāk. Daudziem šķiet, ka savus karmiskos uzdevumus aptuveni var noteikt pēc horoskopa, kurā tiek uzskaitītas jūsu spēka sekmīgas pielikšanas galvenās sfēras. Loģika ir vienkārša. Ja jūsu dvēselē ir jāizmēģina sevi kolektīva vadīšanā, tā ir liederīgi piedzimt lauzzīmē. Ja tā ir pietrūcis iejūtības un mīlestības, tad jāpiedzimst skorpiona zīmē un tā tālāk. Diemžēl cilvēki parasti nezin, kāds ir šis uzdevums, lai gan viss tik bezcerīgi gan nav.
cilvēkiem parasti ir noslēdze uz kaut kādu darbības veidu, sabiedrisko vai politisko, uzņēmēju darbību, pedagoģiju, jaunradi, medicīnu un tā tālāk. Ja cilvēks darbojas šai savā jomā, uz ko ir noslēdzi, tad viņš ir apmierināts ar likteni un viss izdodas. Šāda pasaules uztvere ir šis indikators, kas rāda, vai cilvēks pilda savu uzdevumu. Ja cilvēks vai radinieku vai draugu, varbūt audzināšanas vai paša sadomāto ideālu ietekmē turas pretī tam, uz ko tiecas dvēsele, tad sākas karmas uzkrāšanās pa šo 5. cauruli. Cilvēks jūtas neapmierināts, viņš ir pastiprināti jūtīgs, nikns, sapīcis. Tā notiek, piemēram, ja cilvēkam iekšēji noslēdze ir strādāt par pedagogu, bet viņš strādā bankā, lai būtu liela alga. Rezultātā viņam ir nauda, bet nav apmierinājuma, gandarījuma ar dzīvi, un līdz ar to šī neapmierinātība būs radījis problēmas personīgajā dzīvē un veselībā. Šādiem cilvēkiem rodas hronisks nogurums, un par šo sindromu priecājas vienīgi farmaceitiskās firmas, kuras piedāvā pretsāpju līdzekļus un nomierinošos preparātus un, protams, arī vitamīnus. 5. caurule ir ļoti svarīga, bet tā nefunkcionē visiem cilvēkiem. Un jo pilnāks nāves brīdī bijis karmas trauks iepriekšējā dzīvē, jo vairāk šo karmisko uzdevumu jums būs nākamajā dzīvē. Blakus šiem 5 karmas avotiem ir vēl viena caurule, tā ir citu cilvēku ietekme. Pa šo cauruli pienāk karma, kas iegūta citu cilvēku apzinātas vai neapzinātas ietekmes rezultātā. Tas attiecas uz noburšanu, ļauno aci nolādēšanu. Principā tā ir no citiem cilvēkiem saņemtā negatīvā enerģija un informācija. Ja runā precīzāk, tāda sveša ietekme faktiski neatiecas uz karmu. Visas karmiskās problēmas rada tikai pats cilvēks, bet šeit ir runa par svešu ietekmi, un tā kā ārējo izpausmu ziņā šī ietekme ir ļoti līdzīga audzināšanai par augstāko spēku, prasību neievērošanu. Tādā papētīsim to. Papildus dzīvo cilvēku ietekmē dažkārt rodas problēmas, kas pie mums atnāk no iepriekšējās dzīves vai mirušiem cilvēkiem, radiniekiem, paziņām, arī no nepazīstamiem cilvēkiem. Viņi savā ziņā nav paspējuši savā dzīvē izpildīt kādu uzdevumu, un tāpēc dažreiz uzkrauj to dzīvajiem, pat neprasot viņu piekrišanu. Turklāt skaidri nepasaka cilvēkam, kas tieši no viņiem tiek prasīts, un kamēr cilvēks nav izpildījis konkrētas prasības, viņam bez jebkāda iemesla neiet darbi, rodas problēmas ar veselību vai arī personīgajā dzīvē. Kopsavilkumā karma krājas pa 6 galvenajām caurulēm. Tā ir materiālo vai garīgo vērtību idealizācija, kļūdaina pārliecība, apzināta rīcība, karmiskā uzdevuma nepildīšana un sveša ietekme. Vēl ir vairākas citas caurulītes, pa kuram pildās mūsu karma, taču par tām īstas skaidrības pagaidām nav. Un attiecīgi sanāk, ka karmas trauka apakšā ir caurulītes, pa kurām karmas šķidrums tā kā aizplūst projām. Tas ir cilvēks ar savu dzīvi un domām izpērk savus uzkrātos grēkus. Viena no apakšējām caurulītēm ir apzināta pozitīvā rīcība. Tas ir, ja cilvēks kaut ko pasaulīgu idealizē, taču ar pozitīvu rīcību viņš var atvērt ventīli un izlaist karmas šķidrumu, lai tas nepaceļas līdz bīstamajam līmenim. Turklāt pozitīvu rīcību, kas atbilst augstāko spēku prasībām, nevis kuru par pozitīvu uzskatīs mūsu sabiedriskā doma.
Šeit varētu pieminēt apzinātu atteikšanos no kaut kādām pasaulīgajām vērtībām, kuras cilvēks pārlieku pievelk. Teiksim, atradināšanās no smēķēšanas, atteikšanās no bagātīgām maltītēm, atteikšanās no iemīļotajiem saldumiem vai darba vietas maiņa, kad uzraugs jūs sāk sodīt ar pārlieku aizraušanos ar darbu. Turpat tiek pieskaitīta arī žēlsirdības izpausme. Nesautīga kalpošana gaišam mērķim, labdarība, spēja upurēties. Kaut kas, kā mērķis ir dot labumu citiem. Otrā caurulīte, pa kuru izplūst šķidrums, ir personas pozitīvās īpašības. Labestība, labsirdība, jautrība, optimisms. Šādas īpašības veido tādu kā balansu. Šāds balans parasti ir novērojams arī tukliem, bet ļoti labsirdīgiem cilvēkiem. Trešā apakšējā caurule ir citu cilvēku ietekme. Katrs cilvēks var aiziet pie laba dziednieka vai ekstrasensa, tas veiks kaut kādas manipulācijas, un daļa šķidruma no karmas trauka tā kā tiks izsūknēta. Taču šī ietekme visdrīzāk būs īslaicīga, tāpēc, ka augšējā caurule nebūs noslēgta un karmas trauks diezgan ātri atkal pildīsies. To pašu var teikt arī par reliģiskajiem attīrīšanās rituāliem. Piemēram, pareizticība tie ir gavēšana, grēku nožēlošana, iesvaidīšana. Karmas trauka attīrīšanai tie ir samērā efektīvi, taču cilvēkiem tie jāveic visai bieži. Ceturtā apakšējā caurule, kas bija karmiskā uzdevuma izpilde, tātad cilvēkam jāpilda tas uzdevums, ar kādu viņš ieradies uz zemes. Vismaz uzvesties tā, lai nepalielinātu karmas trauka saturu. Piemēram, ja cilvēks ir apveltīts ar spējām, viņa pienākums ir tās izmantot cilvēku labā, pat tad, ja tas ir saistīts ar finansiālajām un citām grūtībām. Šeit varētu minēt pedagogus, medicīnas personālu, vēsturniekus, literātus, zinātniekus un citu profesiju pārstāvjus, kuri bieži vien strādā par simbolisku samaksu. Taču šis darbs viņiem ir tuvs sirdīm, un neskatoties uz grūtībām un sarežģījumiem, viņi pilda savu uzdevumu. Tādējādi pastāv iespēja, ka kādā brīdī karmas trauks var iztukšoties. Šādam cilvēkam nav nekādu grēku. Tas var būt cilvēks, kuru nesaista pasaulīgais. Viņam ir pareiza pārliecība. Viņš palīdz cilvēkiem ar dziedināšanu, svētrunām, savu dzīvesveidu. Pret viņu neviens negriežas ar negatīvu ietekmi. Bet, ja arī tas tiek darīts, tad viņam principā nekas nepielīp. Šādu cilvēku faktiski nekas netur uz mūsu planētas, un viņš šeit atrodas pēc savas vēlēšanās, un jebkurā brīdī var aiziet. Domāju, ka šādu cilvēku nav daudz. Tie varētu būt kaut kādi augsti iesvaidīti jogi vai jebkuras reliģijas adepti. Viens no ceļiem, kas ved uz pārēju šādā stāvoklī, ir apzināta atteikšanās no pasaulīgajām vērtībām, jeb askēze. Askēze varētu nozīmēt, ka tiek noslēgta augšējā caurule, materiālo vērtību idealizācija. Katram no mums ir jāpārdomā attiecībā uz sevi, kurš ventīlis viņam tek, un vai viņa dzīvē ir tādi notikumi, kurus varētu vērtēt kā karmisko sodu tieši par nepareizu pārliecību vai rīcību. Droši vien katrs varēs savā dzīvē atrast nevienu gadījumu, kam varētu būt šāds izskaidrojums. Tātad karmas traukā ir 6 caurules, pa kurām ieplūst šķidrums, un 4 caurules, pa kurām izplūst. Galvenās. Zinot šos mehānismus, cilvēks var apzināti regulēt šī trauka piepildīšanos un līdz ar to ietekmēt savu likteni un veselību. Un tāpēc aicinu jūs vēlreiz visnotaļ apzināti izanalizēt savu
dzīvi un noteikt, kādas pieķeršanās šai pasaulē jums ir un aptuveni, cik lielā mērā jūsu karmas trauks ir piepildīts. Izdariet savus secinājumus un tiksimies nākamajā video, kur turpināsim pētīt lietas, kas jums varētu palīdzēt ieskatīties sevi vēl dziļāk.